Thankful to be with you today. Esmu pateicīgs, ka var būt ar jums šodien. We're going to be reading from Romans chapter 15. Mēs šodien lasīsim no Romiešu vēstules 15. nodaļas. And instead of me reading it in English and then Latvian, I'm just going to let Thomas read in Latvian. Un tā vietā, lai es vispirms nolasītu angliski un pēc tam Tomas latviski, es vienkārši ļaušu, lai Tomas nolasa latviski. And it's going to be verses 22 through 33. No 22. līdz 33. pantam līdz nodaļas beigām. Tātad vēstule Romiešiem 15. nodaļa, 22. līdz 33. pants. Tur ir rakstīts šādi vārdi. Šī paša iemesla dēļ bieži esmu ticis aizkavēts pie jums nākt, bet man tagad vairs nav vietas šajās zemēs, un es jau kopš daudz gadiem ilgojos pie jums nākt. Kad došos uz Spāniju, tad es ceru, ka ceļā uz turieni redzēšu jūs, un jūs mani vadīsiet tālāk uz turieni, kad būšu pa priekš daudz maz baudījis prieku jūsu vidū. Bet tagad es eju uz Jeruzalemi nest palīdzību svētajiem, jo Maķedonija un Ahaja lēmušas sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzalemes svēto starpā. Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem to parādā. Jo, ja citas tautas kļuvušas to līdzdalībnieces garīgās lietās, viņām savukārt nāks kalpot tiem laicīgajās. Kad nu šo darbu būšu pabeidzis un šo dāvanu būšu nodevis viņu rokās, es došos uz Spāniju, ceļā iegriezdamies pie jums. Un es zinu, ka pie jums nonākdams nākšu ar pilnu Kristus svētību. Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dievu priekšā, ka tieku izglābts no neticīgajiem, kas ir Jūdejā un kas svētie Jeruzalemē, manu palīdzību uzņem ar labvēlību, lai es pie jums varētu ierasties ar priecīgu sirdi, un, ja Dievs to gribēs, kopā ar jums varētu atspirkt. Bet miera Dievs, lai ir ar jums visiem. Āmen. I love this text because it gives us an idea of Paul's heart. Man patīk šī raksturvieta, tāpēc, ka tā atspoguļo Pāvila sirdi. He talks about how he feels about the Romans. Viņš raksta par to, kā viņš jūtās par romiešiem. And in verse 23, it says that I have been longing to come visit you. Un 23. pantā teikts, es ilgojos būt pie jums. Not just I want to visit you. Nevis tikai es gribu būt pie jums. Not I need to visit you. Nevis man nākās apmeklēt jūs. But there's something deep inside of me that calls me to you. Bet tur ir kaut kas dziļi sirdī tāds, kas mani aicina pie jums. I have this deep longing inside of me. Manī ir šīs ilgas apmeklēt jūs. And it says he's been longing for many years. Un viņš saka, ka šīs ilgas ir viņa sirdī bijušas jau vairākus gadus. This is not a new idea. Tā nav jauna ideja. Paul has been thinking about the Romans for years. Pāvils domā par romiešiem jau vairākus gadus. And he's been experiencing this deep longing to go there. Un viņam ir šīs dziļās ilgas doties pie viņiem ciemos. And Paul also uses this word longing to refer to going to see Timothy. Un Pāvils šo te pašu vārdu par ilgām min tad, kad viņš raksta Timotejam. He also longs to see the Corinthians. Viņš arī ilgojās satikt korintiešu draudzi. If you read the book to the Thessalonians, he also longs to see the Thessalonians. Un arī vēstulē Tesaloniķiešiem viņš raksta, es ilgojos būt ar jums. And the Philippians. Un arī filipiešiem. So you see, Paul longs for many people. Un tātad mēs redzam, ka Pāvils ilgojās pēc cilvēkiem, pēc daudziem cilvēkiem. Why do you think that's so? Kāpēc tas tā ir? What do you think motivates him? Kāda ir viņa motivācija? What do you think draws him to all of these people? Kāpēc viņš ir tā kā sasaistīts ar šiem visiem cilvēkiem? Romans chapter 1 actually gives us the answer. Un Romiešiem 1. nodaļā patiesībā mums ir atbilde. It says, I long to see you, starting in verse 11. Sākot no 11. panta. Chapter 1, verse 11, I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. I don't want you to be unaware, brothers and sisters,
that I planned many times to come to see you, but I have been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you. Just as I've had among the other Gentiles, I am obligated both to Greeks and to non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Jo es ilgojos jūs redzēt, lai varētu nest kādu garīgu velti jums par stiprinājumu, proti, ka es līdz ar jums gūtu iepriecu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā. Es negribu jūs atstāt neziņā, brāļi, ka es jau daudzreiz biju apņēmies pie jums nākt, lai gūtu kādu augli arī starp jums, tāpat kā starp citām tautām, bet līdz šim tiku aizkavēts. Jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem. Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā. He says, I want to strengthen you. Viņš saka, es gribu jūs iedrošināt, padarīt stiprākus. And I want to encourage you. Es jūs gribu iedrošināt. And I want to give you some spiritual gift. Un es jums gribu iedot kādu garīgu dāvanu. You can see that he cares about them so much. Un mēs varam redzēt, ka Pāvilu tiešām rūp šie cilvēki. You can almost see that Paul feels like he has received so much that he wants to give to others. Gan arī tāda sajūta rodas, ka Pāvils ir tik daudz saņēmis, ka viņš ar priecīgu sirdi grib dot citiem. And if God has done something in your life, this should be your heart also. Un ja Dievs kaut ko līdzīgu ir darījis tavā dzīvē, tad tādai jābūt arī tavai sirdī. I have been so loved by God that I want to love others. Mani tik ļoti Dievs ir mīlējis, ka es gribu mīlēt citus. Jesus was a servant. I want to serve. Jēzus bija kalps, es gribu kalpot. Do you see how the giving and the receiving and the giving goes? Jūs redzat šo te kopsakarību starp saņemšanu un došanu tālāk? Has God ever done this in your heart? Vai Dievs to jebkad ir darījis tavā sirdī? Have you ever experienced a deep longing for someone else? Vai tu esi piedzīvojis dziļas ilgas pēc kāda cita cilvēka? I've experienced this. Man ir tāda pieredze bijusi. In 2015, we adopted my two kids, a son and a daughter. 2015. gadā mēs adoptējām meitu un dēlu. They're Latvian. Viņi ir latvieši. I came to Latvia for the first time. Es ierados Latvijā pirmo reizi. I got to meet Latvians. Es iepazinos ar latviešiem. I got to pray with them. Es lūdzu kopā I ar got to viņiem. encourage them. Es viņus I got to iedrošināju. preach. Es sludināju viņiem. And from that moment on, my heart burned, longed for the people of Latvia. Un no tā momenta man vienmēr ir bijušas tādas ilgas pēc latviešiem. I don't know how to explain it. Es nezinu, kā to izskaidrot. The only other time that I have felt this is when my biological children were born. Vēl viena tāda līdzīga izjūta bija tad, kad man bioloģiskie bērni piedzima. When your children are born, God just places this love inside of you for them. Tad, kad tev bērni piedzimst, Dievs ieliek tavā sirdī mīlestību uz viņiem. They didn't earn it. Viņi to nav pelnījuši. They didn't do good things to you. Viņi neizdarīja nekādas labās lietas tavā labā. I just love them because God gave me a capacity to love them. Es vienkārši viņus mīlu, tāpēc, ka Dievs ir ielicis man sirdī spēju viņus mīlēt. When God is alive in your heart, you feel this way toward other people. Un, ja Dievs ir dzīves tavā sirdī, tad tu tādu pat jūties pret citiem cilvēkiem. And we would gather as a family every night to pray for the Latvian families that we knew. Un katru vakaru mēs kā ģimene sanācām kopā, lai lūgtu par latviešu ģimenēm, kuras mēs pazinām. We would pray for the children that we had met. Mēs lūdzām par bērniem, kurus mēs bijām satikuši. We would pray for the leaders and the missionaries and the church. Mēs lūdzām par draudzēm un misionāriem un vadītājiem. And we say, God bless those that are in Latvia. Mēs teicām, Dievs svētī tos, kas ir Latvijā. And we long to go to be with the people of Latvia. Un mēs ilgojamies būt kopā ar latviešiem. But just like Paul, he says, I was kept from going. Bet tāpat kā Pāvils, mēs arī, viņš tur saka, es tiku aizkavēts. In Romans chapter 1, it says he planned many times to come. Pirmajā nodaļā ir teikts, viņš vairākas reizes bija plānojis doties pie viņiem. But he was kept from coming. Bet kaut kas viņu atturēja, aizkavēja. Sometimes this happens in our life. Dažreiz tā notiek mūsu dzīvē. Have you ever felt like there was something that you were supposed to do?
Vai esat kādreiz sajutušies tā, it kā jums kaut ko vajadzētu izdarīt? Something that was good and pleasing to God. Kaut kas, kas ir labs un patīkams Dievam. Something that you understood was from Scripture. Kaut ko, ko jūs saprotat, kas nāk no svētiem rakstiem. Maybe you wanted to start a new ministry. Varbūt jūs gribējāt uzsākt kalpošanu. Maybe you wanted to start a new church. Varbūt jūs gribējāt iesaistīties kādā jaunā draudzē. Maybe you wanted to start a new Bible study. Varbūt jūs gribējāt uzsākt Bībeles grupu. And you know that this is good and it matches God's will. Un jūs zināt, ka tā ir laba lieta un tā sakrīt ar Dieva gribu. But for some reason, it doesn't happen. Bet kaut kāda iemesla dēļ tas nenotiek. There's something that keeps you from being able to do it. Kaut kas jūs attur no tā, ka jūs to varat sākt darīt. If that's you, I hope you find encouragement in this scripture. Ja jūs esat tādā situācijā, es ceru, ka šī raksturvieta ir jums par iedrošinājumu. It's good that Paul wanted to go to Rome. Ir labi, ka Pāvils gribēja doties uz Romu. He had godly intentions. Viņam bija Dieva vadīta tāda nodomi. He wanted to give a spiritual gifting to them. Viņš gribēja viņiem dot garīgu dāvanu. He wanted to encourage them. Viņš gribēja iedrošināt. He wanted there to be a harvest. Viņš gribēja, lai tur ir tāda raža. But for years he was kept from going. Bet vairākus gadus viņš tika atturēts no došanās uz turieni. I don't know why this happens. Es nezinu, kāpēc tā notiek. Sometimes we get discouraged. Dažreiz tas mūs apmulsina un tā kā neļauj rīkoties. We say, God, am I doing something wrong? Un tad mēs prasām, Dievs, vai es kaut ko nepareizi daru? Am I somehow disqualified? Vai es kaut kā esmu, man nav tās kvalifikācijas, kas nepieciešamas? Am I not pleasing to you? Vai es neesmu pietiekoši patīkams tev? I encourage you that this is not the case. Es jūs gribu iedrošināt, ka tas nav šī situācija. Sometimes it is just not God's timing. Dažreiz tas vienkārši nav Dieva laiks. But keep planning. Bet turpiniet plānot. Don't get discouraged. Nepazaudējiet drosmi. Paul can identify with this. Un Pāvils ļoti labi sasaista. Viņš zina, kā tas liek justies. But he says, finally, Bet viņš saka, beidzot, I'm going to get to come to you. man beidzot būs iespēja doties pie jums. I'm going to Spain. Es dodos uz Spāniju. And I'm going to stop by and visit you on my way to Spain. Un pa ceļam uz Spāniju es piestāšu pie jums un apmeklēšu jūs. Verses 26 and 27 of chapter 15. 15. nodaļas 26. un 27. pants. It says, for Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor among the Lord's people in Jerusalem. They were pleased to do it, and indeed they owe it to them. Jo Maķedonija un Ahaja lēmuši sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzalemes svēto starpā. Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem to parādā. Paul starts talking about giving to the poor. Pāvils runā par došanu trūcīgajiem. And I think we all understand that we have an obligation to the poor. Un es ceru, ka mēs visi saprotam, ka mums ir pienākums pret nabagajiem. 15 years ago, I read a book. Pirms 15 gadiem es sarakstīju kādu grāmatu. And this book says that you will notice that on every page of the New Testament, there is our obligation to serve the poor. Un šajā grāmatā es minu, ka katrā jaunās derības lapas pusē ir pieminēts mūsu pienākums pret trūcīgajiem. And it's true, it's everywhere. Un tā ir patiesība. Tas viss caur jaunajai derībai ir atrodams. You have an obligation to the poor. Jums ir pienākums pret nabagajiem. More specifically, you have an obligation to your poor brothers and sisters. Un vēl jo vairāk jums ir pienākums pret jūsu trūcīgajiem brāļiem un māsām Kristu. But the thing that jumps out at me in this scripture, the thing that I realize, Bet tas, kas šeit tiek izcelts un tas, ko es saprotu, it says that twice that they were pleased to do this. kad divas reizes tur ir minēts, ka viņi ar prieku to darīja. It was their joy to do it. Viņi bija priecīgi to darīt. They didn't just choose to do it. Viņi ne tikai izvēlējās They to didn't do it darīt. because they had to do it. Viņi nedarīja to tāpēc, ka tā They pienākās. wanted to do Viņi it. gribēja to It was darīt. their joy. Tas bija viņu prieks. I will admit to you, this has not always been my heart. Es jums godīgi varu pateikt, es nevienmēr sirdī tā jūtos. Have you ever seen someone in need Vai jūs esat kādreiz redzējuši cilvēku, kas ir trūkumā?
and said, "Oh, I know they're going to come ask me for something. Un jūs es jau zinu, ka viņš nāks man prasīt pēc palīdzības. Maybe I'll look like I'm busy." Varbūt, ja es izlikšos, ka esmu baigā aizņemts, That's not the heart of God. tā nav Dieva sirds. The heart of God wants to give. Dieva sirds grib dot. Even the scriptures about Jesus, Pat tās raksturvietas, kas runā par Jēzu, it says, "For the joy set before him endured the cross." par to prieku, par to gaidāmo prieku, gaidāmā prieka dēļ viņš panesa krusta ciešanas. It wasn't the cross that brought him joy. Tas nebija tas krusts, kas sagādāja viņam prieku. It was the participation in the Father's will and the Father's plan that brought him joy. Tā piedalīšanās Dieva gribā un Dieva plānā bija tā, kas nesa viņam prieku. When you support your brothers and sisters in need, Tad, kad jūs atbalstat brāļus un māsas, kas ir trūkumā, you're participating in God's plan. jūs piedalāties, jūs esat daļa no Dieva plāna. This, at its very basic, is what the church does. Tas ir tā kā pamatlieta, ko draudzei vajadzētu darīt. We support one another, Mēs atbalstam viens otru, both spiritually gan garīgi, and physically. un arī materiāli. It's been in there from the very beginning. Tas ir redzams viscaur Bībelē, no paša sākuma. Acts chapter 2, the very first writings about the church, Paši pirmie minējumi par draudzi apstuļu darbos. it said they sold their possessions and gave to one another. Tur ir teikts, viņi pārdeva savus īpašumus un izdalīja visiem pēc vajadzības. And there was no need. Un draudzē nevienam netrūka. And I understand that this brought them joy. Un cik es saprotu, tad tas viņiem atnes lielu prieku. Are you living this? Vai jūs to izdzīvojat? Have you experienced this? Vai jūs esat to piedzīvojuši? Have you had the joy of giving to your brothers and sisters? Vai jūs esat piedzīvojuši to prieku, kad jūs varat dot savam brālim vai māsai? Only if you understand what has been given to you can it be your joy. Tikai tad, kad jūs saprotat, ka tas jums ir iedots, nepelnīt uzdāvināts, tikai tad jūs varat piedzīvot to prieku, kad jūs varat dot citiem. When I start becoming selfish, Tad, kad es kļūstu patmīlīgs, when I want to keep what's mine, kad es gribu paturēt to, kas ir mans, I think about what Jesus did for me, es atceros par to, ko Jēzus ir izdarījis manā labā. how much he loved me, Cik ļoti viņš man mīlēja, how he came, ka viņš ieradās, how he lived the life of a servant, kā viņš dzīvoja kalpa dzīvi, how he died, kā viņš nomira. crucified on a cross Piesis pie krusta for you and for me. par mani un par tevi. And he considered it joy Un viņš to uzskatīja par prieku, that we might have reconciliation with God. kad mums būs salīdzināšanās ar Dievu. Izlīdzināšanās ar Dievu. That brings joy. Tas atnes prieku. I'm thankful I've seen this in my vieta. Un es priecājos, ka esmu novērojis šīs lietas arī mājvietas draudzē. When the Ukraine war began, Kad sākās Ukrainas karš, there were many refugees leaving Ukraine and flowing into Poland. bija ļoti daudz bēgļu, kas bēga no Ukrainas un uz Poliju. This church rose up and helped the church in Helm. Šī te draudze palīdzēja draudzei Helms pilsētā Polijā, Both financially, gan finansiāli, and Thomas went himself, un Tomas devās pats uz turieni, and he served, un viņš kalpoja. and he did not do this because, oh, I have to. Un viņš to nedarīja, tāpēc, ka man vajag to darīt. Jā. He did this out of a joy in his heart. Viņš to darīja no tā prieka, kas bija viņa sirdī. He does this because he loves God Viņš to darīja, tāpēc, ka viņš mīl Dievu, and he loves children, God's children. un viņš mīl Dievu bērnus. And he was blessed by doing it. Un viņš piedzīvoja svētības to darot. This is what the heart of a servant looks like. Tā izskatās kalpa sirds. I was blessed to watch my vieta work in this way. Es biju svētīts no tā, ka es redzēju, ka mājvieta darbojās šajā virzienā. Moving on to verse 31. Un tad turpinot 31. pantu. It says, "Pray that I may be kept safe from the unbelievers in Judea." Tur ir teikts, ka tieku izglābts no neticīgiem, kas ir Jūdejā. Sometimes the things that God calls you to will lead you into physical danger. Dažreiz tās lietas, uz ko Dievs jūs aicina, jūs ievedīs
fiziskās briesmās. Pacerties, lūdzu. Paldies. Sorry. Have you ever experienced this? Vai esat to kādreiz piedzīvojuši? Has God ever called you in a place where you are physically in danger? Vai Dievs ir kādreiz jūs aicinājis uz vietu, kur jums ir draudējuši fiziskas briesmas? Some people will say, yes, I'll follow you, God, as long as I'm not put in danger. Daudz cilvēku saka, jā, Dievs, esmu gatavs tev sekot līdz tam brīdim, kamēr es nenokļūstu fiziskās briesmās. I've seen some people say, yes, God, I will follow you even if I'm in danger, but as long as my children are not in danger. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, jā, Dievs, es tev sekošu tik ilgi, kamēr es pats vai mani bērni nebūs briesmās. We do not get to put limitations on God. Bet mēs nedrīkstam uzlikt ierobežojumus Dievam. Even if it means our children are in danger. Pat ja tas nozīmē, ka mūsu bērni nonāk briesmās. Would God want us to serve even with our children being in danger? Vai Dievs grib, lai mēs kalpojam viņiem, pat ja tas nozīmē briesmas mūsu bērniem? Did not God offer his one and only son? Vai tad Dievs pats neuzupurēja savu vienīgo dēlu? God knows what it means to be a loving father. Dievs zina, ko tas nozīmē būt par mīlošu tēvu. God knows what it means for his children to face danger. Dievs zina, ko tas nozīmē, ka viņa bērniem ir jāskatās acīs briesmām. And not just danger, but to actually suffer. Bet ne tikai būt briesmu tūmā, bet tiešām arī ciest. Would God want you to suffer for the sake of the gospel? Vai Dievs grib, lai jūs ciešat evaņģēlija labā? Yes. Jā, It's all through Scripture. tas ir viss caur svētiem rakstiem. You are invited to share in the sufferings of Jesus. Tu tiec ieaicināts dalīties Kristus ciešanās. Paul even wrote that I want to share in the sufferings of Christ. Pāvils citā rakstvietā saka, es gribu būt Kristus ciešanu līdzdalībnieks. But then he invites the Romans to join him in his struggle. Verse 30. Bet tad viņš ieaicina arī Romas draudzi dalīties šajās ciešanās. 30. pants. It says, I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu kunga Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dievu priekšā. I think we are missing the word of struggle. Yeah. The Greeks says, Jūs līdz ar mani cietināties. Jā. Yeah? Can you read that? Jā, Glika Bībeles tulkojumā ir rakstīts, jūs līdz ar mani cīnaties. Yeah. Jā, nu. There is a joining in a struggle or a fight. Te ir tāda iesaistīšanās tādā cīņā, jeb izaicinājumos. It's in the original Greek. Tajā oriģināla valodā, grieķu valodā ir šis te vārds. Your 1965 may not have that part. 65. gada revidētajā tulkojumā varbūt šis te vārds ir izņemts. But Paul says, join me in my fight. Un Pāvils saka, pievienojieties manā cīņā, Join me in my struggle. pievienojieties manos izaicinājumos, Join me in praying to God for protection for me. pievienojieties lūgšanās, lūdziet par mani, lai Dievs dod savu apsardzību. I'm going to face great danger Man draud lielas briesmas. as I'm being obedient to God's calling. Tad, kad es sekoju un esmu paklausīgs Dieva aicinājumam. You know what I think about when I read this? Jūs zināt, kas man nāk prātā, kad es lasu šo? What do I spend my time praying for? Par ko es pavadu laiku lūgšanā? What do you spend your time praying for? Par ko jūs lūdzat, tad, kad jūs pavadat laiku lūgšanā? Do you know how many of my prayers start with I? Jūs zināt, cik daudz no manām lūgšanām sākās ar man, es want, gribu, I need, man vajag, I would like. man gribētos, Please, can you help me? vai tu vari palīdzēt man? The things that I want to do, Tās lietas, ko es gribu darīt, the places I want to go, tās vietas, kuras es gribu the apmeklēt, people I want to minister to. tie cilvēki, kuriem es gribu kalpot. You should be praying for others in their ministry work too. Mums vajadzētu lūgt par citiem cilvēkiem, par viņu kalpošanu arī. I pray that God speaks to you even in your own prayers. Es ceru, ka Dievs jūs uzrunās jūsu pašu lūgšanās. May He open your eyes to what is
dear and near to your own heart. Lai viņš atver acis jums uz to, kas ir jūsu sirdī tuvs un mīļš. I pray that I hope that your prayers are filled with pleading to God on behalf of other people. Es ceru, ka jūsu lūgšanas ir piepildītas ar saucieniem tā kā pēc palīdzības no Dieva par citiem cilvēkiem. That example is in Scripture. Tāds piemērs ir arī svētajos rakstos. Pray for Paul. Lūdziet par Pāvilu, Pray for your leaders. lūdziet par vadītājiem, Pray for those that are hurting. lūdziet par tiem, kas ir ciešanās. Join and struggle with Paul in this prayer. Pievienojieties šajā te cīņā kopā ar Pāvilu. That is what prayer should look like. Tā vajadzētu izskatīties mūsu lūgšanām. And he wraps up in verses 32 and 33. Un viņš tā kā noslēdz šo te domu 32. un 33. pantā. So that I may come to you with joy by God's will and in your company be refreshed. The God of peace be with you all. Amen. Lai es pie jums varētu ierasties ar priecīgu sirdi, un ja Dievs to gribēs, kopā ar jums varētu atspirkt. Bet miera Dievs, lai ir ar jums visiem. Āmen. He says, I want to come to you so that in your company we would be refreshed. Viņš saka, es gribu būt kopā ar jums, lai esot ar jums, es varētu atspirkt, atdzīvināties. What does it mean to be refreshed? Ko tad tas nozīmē atspirkt? It means to come alive again. Tas nozīmē tā kā no jauna atdzīvoties. It's almost like being super thirsty Tas ir tā kā būt ļoti izslāpušam, tā kā tikko pirms mirkļa mēs. and getting to drink. Jā. Paldies. I'm refreshed. Esmu atspirdzis. I'm satisfied. Esmu apmierināts. Can we be honest? Vai mēs varam būt atklāti? There are times that we get thirsty. Dažreiz mēs izslāpstam. There are times that we get very dry. Dažreiz mēs izžūstam. Many of us go through church putting on a face. Un daudz no mums ir būt draudzē uzliekot šo te skaisto masku. I'm good. Man viss I kārtībā. have everything I need. Viss, kas man nepieciešams, man ir. God is good. Dievs ir labs. Let's do church. Jā. Yeah. Let's finish church. Let's do this church thing. Jā, būsim draudze And then let's go home. un tad iesim mājās. But truthfully, on the inside, you're very dry. Bet iekšēji tu jūties pavisam savs. Spiritually speaking, you're very dry. Protams, garīgi runājot, galīgi izžuvis. There should be a thirst for God's word. Tev vajadzētu būt slāpēm pēc Dieva vārda. There should be a hunger for Him. Tev vajadzētu būt izsalkumam pēc viņa. We need refreshment. Mums ir vajadzīgs šis te atspirdzinājums. It's not failure to admit you need refreshment. Tā nav izgāšanās, kad mēs spējam atzīst, ka mums vajadzīga atspirkšana. In the original Greek, the idea is that it's going to be a mutual refreshment. Tajā oriģināla valodā, sengrieķu valodā, tur ir rakstīts, ka tur tāda appusēja atspirkšana būs. I'm going to refresh you, Es atspirdzināšu jūs, and you're going to refresh me. un jūs atspirdzināsiet mani. And together we're going to be refreshed. Un kopīgi mēs būsim atspirguši. That is what it means to be part of community. Un tas nozīmē to, ka mēs esam sadraudzībā kopienā ar citiem. That's what it means to be a part of the body of Christ. Tas nozīmē to, ka mēs esam daļa no Kristus miesas. I know some people, Es zinu, ka daži cilvēki, they can grab their Bible, viņi paņem savu bībeli, they can go into a closet viņi var iet kambarī by themselves, vieni paši, and they can pray, viņi var lūgt, and they can read God's word, un viņi lasa Dievu vārdu, and they can come out of that closet just refreshed. un viņi iznāk no šī te kambara atspirguši. I really struggle to do that. Man ir ļoti grūti ar šādu veidu pieeju.
You know when I'm the most refreshed? Jūs zināt, kas man visvairāk atspirdzina? And I'm happy for the people that can do that. Un, protams, es priecājos par tiem cilvēkiem, kas spēj iet kambarī un būt vieni If paši. that's you, praise God. Ja jūs esat tāds cilvēks, slavu Dievam, I struggle to do that. man ar to ir izaicinājumi. My refreshment comes when I come among people who love God. Mans atspirdzinājums nāk tad, kad es esmu starp cilvēkiem, kas mīl Dievu. And they are filled with the Holy Spirit. Un viņi ir piepildīti ar Svēto garu. And by the Spirit, they use their spiritual gifts Un gara spēkā, gara vadībā viņi izmanto savas gara dāvanas, to build up one another, lai celtu viens otru, to encourage one lai another, iedrošinātu viens to otru, teach one lai another, pamācītu viens to pray over otru, one lai another. lūgtu viens par otru. And when I'm in the presence of other people who love God with all their heart, Un tad, kad esmu tādu cilvēku klātbūtnē, kas mīl Dievu ar visu savu sirdi, I'm encouraged. mani tas iedrošina. I get excited. Es priecājos, I'm refreshed. esmu atspirdzis. I'm remembering what Jesus did for me. Es atceros, ko Dievs ir izdarījis manā labā. I wake up spiritually. Es pamostos garīgi. My hope for you, my vieta, Un mana cerība par jūsu draugu mājvietu, is that you would be so close to the Lord. ka jūs būtu tik tuvu ar Dievam, You would be so on fire for Him ka jūs būtu tā aizdegušies par viņu, that when those from Valmiera, ka tie, kas atbrauc no Valmieras, they come viņi atbrauc and they see your faithfulness un viņi redz jūsu uzticību. and they see how you're serving one Un another viņi redz, kā jūs kalpojat viens otram. and they see your worship Un viņi redz jūsu pielūgsmi. and they love God more because of it. Un viņi mīl Dievu vairāk tā iemesla dēļ. And I pray that you, my vieta, is encouraged by those who come from Valmiera. Un es lūdzu, ka arī jūs mājvietas draugi esat iedrošināti no šiem cilvēkiem, kas atbrauc no Valmieras You draudzes. see how they worship God from their heart. Jūs redzat, ka viņi slavē Dievu no savas sirds. You see how they put God above everything else. Jūs redzat, ka viņi liek Dievu pāri visam. And you're encouraged by their faithfulness. Un jūs iedrošina viņu uzticību. This is what it means to be a part of a church. Tas ir tas, ko mēs saprotam, ka mēs sakam būt daļai no draudzes. Do you need refreshment today? Vai tev ir vajadzīgs atspirdzinājums šodien? Today we started off by reading from John chapter 4. Šodien mēs iesākām lasot no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Jesus says, if you drink from the water that I give you, Jēzus saka, ja tu dzersi no tā ūdens, ko es tev došu, you'll never be thirsty again. tev vairs nekad neslāps. That is absolutely true. Tā ir pilnīga patiesība. But I hope you know that sometimes Es ceru, ka jūs zināt, ka dažreiz Jesus does this through his church as a whole. Jēzus to dara caur savu draudzi kā vienu veselumu. Those rivers of living water come from the Holy Spirit, Šīs te dzīvā ūdens upes nāk no Svētā gara, but it comes from flowing from each one of you bet tas nāk izplūstot no katra no jums, to bless one another and build up the church. lai būtu par svētību viens otram un lai celtu draudzi. If you're needing refreshment today, Ja jums ir vajadzīgs atspirdzinājums šodien, pray with one another. aizlūdziet viens par otru, Encourage one another. iedrošiniet viens otru. Don't leave here thirsty. Neaiziet no šejienes izslāpuši. God is alive and well. Dievs ir dzīvs un viņam viss ir kārtībā. He will minister to you. Viņš jums kalpos, He will fill you. viņš jūs piepildīs, He will satisfy you. viņš jūs apmierinās. I pray that you find this. Es lūdzu, ka jūs to iegūstat.